Man vislabākās attiecības ar tiem klases sliktiem zēniem, kuri tur parasti tiek nosēdināti pirmajā rindā. Viņi ir atnākuši satikties ar kaut kādu rakstnieci. Viņiem, grāmatas. Rakstīt stāstus bērniem ir tā mana vēlme, tā mana iekšējā sūtība. Interesantākais ir tas periods, kad grāmatas ir izdotas, un tad es braukāju pa visu Latviju, man ir iespēja redzēt Latvijas bērnus. Ka banāli naivi, bet viņos redz tā Latvijas nākotni. Man ir svarīgi tos latviešus un to Latviju varbūt nedaudz vienkārši citā gaismā parādīt nekā pierast. Tas man ir svarīgi. Es balstos uz reāliem faktiem, viņus apspēlēju pa savam. Mana piederība šai zemei un šai tautai ir caur valodu. Priekš manis vārds ir dzīvs. Tā latviešu valoda ir tas materiāls, kuru man vajag ēst un kuru man vajag patērēt. Tas, man liekas, arī ļoti iedvesmojoši, ka mēs esam daudzpusīgi, ka mēs kļūstam patriotiskāki caur sīkumiem. Neizejot tādā nacionālismā, bet parādot, ka mēs esam nedaudz īpaša tauta. Te kaut kāda enerģija noteikti jaunrada ir nepārtraukti. Kad nevajag baidīties no tā, no neveiksmēm vai no neizdošanās. Man liekas pilnīgi ok, ka cilvēki pamēģina visu ko. Tas, ko es katrā stāstā atklāju par saviem varoņiem, ir gluži vienkārši, ka ik viens, lai ko viņš darītu, viņš vienkārši vēlas būt laimīgs. Laime ir vienkārši izvēle, tad tā ir tā iekšējā stāja, ka tu jebkurā gadījumā tev priekšā ir ēnas, un tu pagriezies, un tur otrā pusē ir saule. Cilvēks jau nav tāda statiska būtne. Arī raksturīpašības cilvēkam gadu gaitā mainās. Vēlmes mainās, un tu esi tāds māls, kur tu pats lipini. Tāds vienkārši ir, viss mainās. Arī Latvijā.